Kāpēc Kristus tika noraidīts sabiedrībā? Atšķirība starp ticību un reliģiju. Mūsdienās jūra miruši reliģijas starp kristiešiem, kurām ir likumu un noteikumu kopums, kas ir iespējami un kas nav. Bet Dievs nāca un aicināja priesterus glābt cilvēku, un neviena reliģija nemēģina glābt. Tāpēc Jēzum bija konflikts ar ebrejiem un tā laikā reliģijām paredzējiem sadukējiem, un nevienam no viņiem nerūpēja ģimene. Draugi, nevienam nerūpēja cilvēku glābšana. Šīs pasaules problēma glābšana, un jūs tagad skatāties savu pareizo izpratni. Jūs redzēsiet, ka Dievs jau no paša sākuma paredzējis cilvēku glābšanu un devis viņiem pestīšanu. Tāpēc viņš tik ļoti mīlēja šo pasauli, ka atdeva savu vienzimušo dēlu, mirušo, lai neviens nebūtu pazustas un ikvienam būtu mūžīgā dzīvība, lai ikvienam būtu glābiņš no visa hausa un visām esošajām problēmām. Ja mēs lasām Izraēlas tautas vēsturi, mēs varam redzēt, ka viņiem bija problēmas ar cilvēkiem. Nebija Dieva griba. Kad cilvēki atstāja Dievu, nāk problēmas, kā arī batas, sēgas, slimības. Cilvēces glābšana ir Dieva mērķis, ka tas ir Dieva priesterība, vajadzētu darīt glābt cilvēkus, sludināt evaņģēliju. Galu galā cilvēki nevar tikt izglābti, ja viņiem nesludina ikdienā. Mēs esam Dieva vārda misijas, esam lūkšanā un saskarsmē, garīgā izaugsmē un Dieva izzināšanā, mācīšanās. Ja nevarat apmeklēt baznīcu, bet vēlaties atrast pestīšanu un kļūt par baznīcas daļu tiešsaistē, rakstiet man, lai Dievs jūs svētī. Āmen.